Čau, laipni lūgt atpakaļ mūsu podkāstā Divi par futbolu. Es esmu Kristaps. Es esmu Knuts, un šodien mēs parunāsim par aizdītajām Champions League spēlēm, kas notika pagājušajā nedēļā, arī nedaudz Eiropas līgai, un arī pieskarsimies Latvijas virslīgas tādiem transferiem, kas notikuši Latvijas komandām, Latvijas spēlētājiem. Sāksim tad nedaudz par aizdīto Champions League kārtu, noslēdzošo līgas fāzes kārtu. Jā. Un tādi spilgtākie mači būs PSV uzvarēja Liverpooli, kas uzvarēja visas spēles, ne tā kā pēdējo spēli zaudēja, bet ir pirmajā vietā Jā. Champions League tabulā. Tā kā 3-2 PSV uzvarēja. Kaut kā. Kā tev liekas, kā Liverpool būs vispār turpmākais šī Champions League sezona, kā viņi aizvedīs? Par šo spēli domāju, ka Liverpool domāja, ka viņam ir easy wins, un tāpēc arī viņi zaudēja, nebija gatavi tam. Bet man šķiet, ka pēc šīs spēles viņiem ies tikai uz leju. Nebūs vairs tik labi. Īstenībā varētu tā arī notikties, bet labi jāpiebilst, ka šajā spēlē arī spēlēja principā Liverpoolē tāds otrais, trešais sastāvs, principā tikai rezervisti, tur no pamatsastāvā bija laikam Gakpo, man liekas, vienīgais tur no pamatsastāvā. Bet, es domāju, ka abām komandām ies diezgan interesanti arī nākamajās kārtās. Un, jā, tad vēl bija tāda spēle, kur Bayern vinēja Bratislavas Slovanu 3-1, bet, Tas bija paredzams. Tas bija reāli gaidāms, jā, par to mēs ne tikai daudz pieskarsimies. Jā. Tad Dortmund uzvarēja Šahtaru 3-1. Tas arī bija paredzams. Diezgan loģisks iznākums. Labākie Bundeslīgas klubi, tas tikai loģiski vinnēs tādus klubus, kas ir zemākās līgās un vietās. Jā, bet šobrīd tomēr Dortmund arī, ja nemaldos, ir 8. pozīcijā Latvijas Bundeslīgā, kas priekš viņiem ir tiešām ļoti zemu, ļoti kritisks rādītājs. Tad Leverkusen arī no Vācijas uzvarēja Prāgas Spartu 2-0, arī diezgan loģiski un redzams rezultāts. Tad diezgan interesanta spēle bija Arsenal pret Gironu, kur Arsenal vinēja 2-1. Žēl, ka Girona zaudēja to, es gribēju, lai viņi uzvar. Es arī tiešām cerēju uz Gironu, jo, ja nemaldos, arī pat, man liekas, Girona guva vārdus, bet bija kaut kāds offsides vai sots, man liekas, tur bija tie epizodē, bet, es ceru, ka Girona varbūt nākamajās spēlēs aizdīs labāku sniegumu un varbūt arī uzvarēs kādu lielo komandu. Par Arsenalu mēs varam nedaudz pieskarties arī viņu vakardienas mačam pret City, es domāju. Tas bija neveiksmīgi Cityjām. Man viņas tiešām žēl ir, ar katru maču paliek vairāk un vairāk. Kaut kā neiet viņiem vispār. Jā, kā jau es teicu, vairākus nedēļas atpakaļ tiešām Guardiolavas vietā. Es nezinu, man grūti kaut komentēt, grūti teikt vispār nav vārdu, kā arī pret Parīzes Champions League'ā viņi bija vadībā 2-0, izlaida pārsvaru, zaudējums 4-2. Arī tādas spēles, kur principā vajag uzvarēt, viņi zaudē pret Arsenalu arī bez ieru un zaudējums, bez variantiem. Tur ir izstāsts, ka abi manši tur ir slikti. Un arī nākamajā Champions League playoff kārtā viņiem būs pret Real Madrid jāspēlē. Man šķiet, ka tādām klubiem varētu būt vienlīdzīgi. Real Madrid arī ir savas problēmas, kā viņi tagad zaudēja Spanjolu Barcelonas otrajam klubam, tā kā Barcelonas pēc spēku otrajam klubam. Un diezgan slikti arī Reāli, bet manuprāt, tajā playoffā tomēr Reāls varētu 2 spēles summā tikt tālāk Champions League uz 8. finālu, jo City ir diezgan švaki, ne? Diezgan ir, jā. Un pēc tā mača tur bija tāds mazs beefs, tur Haalands un Arsenal spēlētājiem fantēts stay humble, jo Haalands tā iepriekšējā mačā bija pateicis. Un Haalands arī žēl, cik 10 gadus paņēma Cityjā spēlēt. Ja viņš tur 10 gadus šā spēlēs, tad viņš spēlēs kaut kādā Anglijas 3. līgā. Arī, protams, tā varētu būt, bet, protams, Haalands, domāju, tik zemā, tāpat viņš būs augsts līmeņa uzbrucējs, bet, šobrīd vienkārši Cityjiem ir tāda krīze, bet piemēram, Manchester Unitedam krīze jau ir jau 5 gadus, jau, man liekas, jau. Tā kā, bet es domāju, ka City tik ilgi tā krīze nebūs, es domāju, viss tur sakārtosies, kā nekā. Šķiet, ka tuvākajos mēnešos un nedēļās mēs pat dzirdēsim jau atkal Amorim out. Jā. Tādi.
Nē, nu, sākumā viss, atnāk Amorims no Sportinga, bet, Easy win, mēs pirmajā vietā visu, saturaties. Pirmajā vietā otra gala. Jā, vai ne? Es esmu United fans, es negribu šo komentēt, bet, jā. Nē, varbūt United vienīgi arī mierinājums, ka Tottenham pat ir zem viņiem tur Premier League tabulā. Tas varbūt pat ir tāds vēl mierinājums tiem faniem. Rašfords tagad ir Launā uz Aston Villu. Antonijs ir La Līgā saturaties. Es būs Antonijs ir ieradies. Mbappé jau baidās un solīt līdz sēdēs. Antonijs visus uzvarēs. Jā, vai ne, tas gan. Bet kā bija par tā kā Sporting, arī tur aizdījā Champions League, viņi bija pēdējā spēle pret Boloņu, 1-1 pret Boloņu. Arī diezgan kvalitīvs sniegums, jo iepriekšējās spēlēs arī kopš Amorim aiziešanas arī Sporting ir tikai uz leju gājis, bet viņam būs playoffs pret Dortmundi. Man šķiet, ka tas būs vienlīdzīgi. Tad 2-2 līdz pendlēm aizies. Es pat teiktu, ka Sporting Dortmunda playoffs uz 8. finālu arī vēl būtu tiešām. Vai arī būs 2-2, 90 plus 4. Viktors Gjokeres. Es domāju, viņš reāli varētu arī īstenībā izraut Sportingam to panākumu reāli pret Dortmundi. Īstenībā varētu tā būt. Jā. Tad vēl bija tāda spēle, Lille ļoti pārsteidzoši un pat uzvarēja Feyenoordu 6-1. Bet jāpiemina, ka 3 no tiem 6 vārtiem Feyenoordu iesta savos vārtos un vēl 2 no tiem 6 Lilles vārtiem iestā Feyenoordu aizsargs savos vārtos. Viņam ir 2 vārti savos vārtos, un tas ir ļoti traģisks rādītājs. Nav tas tā pieļaujams. Juventus zaudēja Benfica. Es biju tik pārsteigts par to. Man liekas, Juventus reāli vinnēs labi. Bet jāpiesaka, ka Benfica tomēr iepriekš pirms pēdējā kārtā ļoti labi spēlēja pret Barcelonu. Viņi pat bija vadībā 4-1, bet, protams, neticamais Rafinha un Barcelona kopumā ļoti labi spēlēja un uzvarēja. Bet, Benfica, es domāju, arī tiešām būs playoffā, viņi spēlēs pret Franču Monako. Un tā spēle arī vēl būtu tāda, ka varbūt pat līdz pendelēm. Es gan cerēšu tiešām uz Monako. Uzvar par Benfiku playoffā uz 8. finālu, bet, tad redzēs, kā būs tajā mačā. Tie Champions League playoff uz 8. finālu būs tad jau februārī, jau nākamā nedēļa. Jā, parunāt par Latvijas ansiem dažiem. Vēl par Atalanta, Barcelonu spēli. Atalanta reāli labi spēlē. Vēl, šī spēle bija tāda, kur principā Barcelonā, ja uzvarētu, tad viņi apdzītu Liverpoolu un būtu pirmie Champions League visā tabulā. Atalanta pacentas. Bet Atalanta tiešām labs sniegums, laba aizsardzība, labi kontrolēja visu situāciju, laukumā labi spēlēja. Un kopumā tiešām ļoti labs sniegums Atalantai. Jā. Un tad 2-2 pret Barcelonu. Tur pārējās spēles, tur jau... Nav tik svarīgas. Tur viss bija principā skaidrs, Un tad pieskarsimies Latvijas tādiem spilgtākiem transferiem, kas ir jau notikuši šajā ziemas periodā. Roberts Ozols atgriežas virslīgā, Audā. Zviedris aiziet uz Riga FC. Un tagad viņiem ir Ozols, bet kur ir Matrevits, tas īsti nav zināms. Jā, Matrevits, sākumā tur stāstīja, ka viņš tur viņš paliek FC Riga, bet visdrīzāk nē, jo atnāca Zviedris, daudzi tur runāja, ka viņš aizies uz AFK Audu, bet uz Audu tieši pāriet arī Roberts Ozols no Uzbekistānas un arī Audē ir jaunais vārdsargs Gabriels Bite no Supernovas. Viņš pāriet uz Audu, tas arī diezgan tā Matrevits vai ies uz ārzemēm, vai kaut kāds pats RFS var paņemt viņu kā Šteiboru aizvietoju. Es labprāt neaizvietoju Šteiboru, bet brīžos tas ir vajadzīgs. Viņš ir ļoti labs spēlētājs, Šteiboru. Visu laiku būs mans sirdīgāks spēlētājs, bet viņam vecums nenāk viens. Tas gan. Bet es pat novēlētu Matrevicam, ja godīgi turpināt karjeru ārzemēs, kādā ārzemju klubā, jo viņš ir Sīrijas C, varētu viņš paspēlēt.
Nē, nu, viņš ir pietiekami jauns, lai viņš arī spēlētu, nezinu, kā vismaz kaut kādā Polijā. Ruldiči vienā komandā. Kaut kādā reāli Polijā vai tur... Nu, ja Polijā, tad nākošais Šteinbors. Tad arī tiešām Šteinbors, jā. Nu, jā, vispār, jā, šādi. Bet vēl bija tiešām interesanti pārēji, manuprāt, Raivos Tūriņš tieši no FK Aldus aiziet uz FK Tukumu. Jā. Bet es tā kā pilnībā saprotu šo pārēju. Tāpēc, Šaudā nebūtu spēlējis. Ja viņš būtu Audā, tad viņš jau tā pagājušā sezona bija aiz Krišāņa Zviedra. Šo sezonu viņš jau būtu aiz Ozola. Un tad, labāk spēlēt Tukumā, kur vismaz spēlē. Un arī tās latviešu ārzeņu pārējas ir diezgan interesants. Kristers Tobers no Šveices, Grasshoppers, aiziet uz Skotijas Aberdeen klubu, Skotijas Premjerlīgā. Man šķiet, tas ir labāk vieta, kur spēlēt. Es arī pilnībā, ja godīgi tā uzskatu, jo ja viņš tiešām Skotijā sevī pat labi parādītu, tad viņš varētu reāli iet uz kādu, varbūt pat Championship vai Premjerlīgas klubi viņu pamanīt, un tad viņš varētu tiešām spēlēt augstākā līmenī. Roberts Uldriķis aiziet no Grieķijas uz Trešo Bundeslīgu. Viņš ir vienā līgā ar Dortmund 2. Tā kā viņš jau man šeit pamatsastāvā ir, tā kā viņam ļoti labi iesmība tur pamanīt Mošuru pārmest uz Dortmund 2, tad Dortmund 1. Nē, tas būtu Uldriķim tiešām tāds sapņu scenārijs pēc Dortmundas otrajām, pēc tam pirmajām, bet, manuprāt, viņš tajā Bielefeld ar Mini, ja viņš tiešām varētu spēlēt katru spēli, iesist arī vairākus golus sezonā, tad viņš noteikti arī varētu tikt, es domāju, pirmajā Bundeslīgā kādā apakšgala komandā, un tas jau būtu liels sasniegums arī viņam. Gan viņam, gan visai Latvijai. Jā, tieši tā. Un arī Daniels Balodis, RFS centra aizsargs, arī jāpiemina, ka viņš aizgāja no RFS uz Skotijas tieši arī Premjerlīgu uz St. Johnson, laikam, klubs saucās, bet viņi ir pēdējā vietā. Būtu palts ar FSM vēl. Jā, varbūt pat tas būtu labāk, bet, kā ir tā ir ar Balodu, bet, jā. Sāc pievienojuši draudzības maču Ogre Nētris pret Mārupi. Man ļoti nepatiks mačs 3-1, ļoti žēl Ogre, bet, Ogres aizstājībā viņai bija kāds trešais sastāvs laukumu. Viņi gan arī necentās. Pirmais draudzības mačs, nav tik daudz trenējušies. Šķiet, ka nākotnes līgā parādīs ļoti labu sniegumu. Nē, es arī novēlu visām virslīgas komandām ļoti labi sagatavoties šajā starpsezonas posmā, un lai nākamā sezona sākoties martam, virslīga ir vēl spēcīgāka, jaudīgāka nekā bija pagājušajā gadā, un arī nākotnes līga ir tiešām ļoti sīva, tā kā lai visas komandas ir daudz līdzīgāka līmeņa, un lai ir čempionāts stiprāks, tas būtu tiešām ļoti novēlams, ļoti nepieciešamība pēc tā. Laikam mēs šo arī podcastu beigsim. Jā, tas būs arī viss. Tiekamies citos mūsu video.